Nu, sveicināt, dārgā publika. Nu, var sakot, pirmā produktīvā diena Itālijā. Šīs dienas galamērķis ir ūdenskritums. Iet jau kaut kā 12 kilometru. Neviena vieta, kur uztankoties. Neviena vieta, kur ūdeni nomirt. Pamīst arī tu nevar krūmos iet, kaut kāda odz neiedzeļ tev pakaļā vai kāds zirneklis vēnā neieplēš savus zobus. Līkločiem, jā, pa kalniem, pa lejām, nu, kaut kāda pusstunda vēl palikusi ir. No Milānas aizbrauc uz tādu pilsētiņu, kas saucās Como, un no Como tagad šagā kājām uz to ūdenskritumu. Nu, baigi labais esot, jā, no atsauksmes labs ir, un ieņurkot arī varēs iekšā iezīmēt teritoriju. Un jā, manai arī žūbi iet pa priekšu, un es jau paskatījos, ka tur kaut kāds restorančiks arī ir. Un man sulas paka, zin kā līdzēja, un tas sulē, mēram kaut kāda, tur 4. daļa palikusi, un tas paņemšu kaut kādu, 3 graudnieku vietai un salies kopā, un tad atpakaļ ceļš būs vieglāks. Tur, es domāju, arī kalns ies uz leju, un tā kā, ja vajadzēs, es panesīs arī lauvēns. Viņa man te žēlojas, ka viņai nobersis kājas ir, bet nekas, galvenais, lai uzlējums būtu. Labs, tad tiekās te galpunktā. Tagad pievar pēdējos džungļsibiem. Uz doto brīdi jau izskatās pēc herņas kapitālākās. 5. stunda biem. Kaut gan varbūt arī kaut kas te ir. Bet tas nenozīmē, ka Itālijas premjerministrs nav Gondons. Remzijs. Kaut kā tā, jā, Baļin, kur tā pizzērija ir, kur tas restorančiks ir? Visu dienu, jā, pa diršanu, var sakot, jāmoc uz hostelu apakaļ, jāpaņem slapjā rupmaizi un jāizbauda, Itāliju, biem, davai.